Ir marts, strauji tuvojās pavasars. Šobrīd ārā ir kādi +2 grādi. Viss kūst un izkusušais sniegs. Lūk, pa šādiem te strautiņiem, tērcītēm tek tālāk uz lielākām upēm. Savukārt tās jau ietek Baltijas jūrā. Šodien esmu iznācis atkal ārā, lai uzceptu sev šāšļiku. Bet mani padomā, šāšļiku cepšanā talkā ņemtu lūk šī te tekošā ūdens spēku. Nu, es domāju, ka šis strautiņš varbūt arī, ka derētu, bet, manuprāt, man būs pa švaku. Tā kā es iešu lūkot, kur viņš tur ietek kādā lielākā upē, nu gan jau es arī tur atradīšu vairāk to ūdeni, lielāku straumi un vairāk spēku. Priekš kā? Nu, to jūs tūlīt redzēsiet. Labi, jāseko kuģītim. Šeit var redzēt, kur ietek mans strauts tādā tā kā lielākā upītē. Savukārt no tās lielās upes, praktiski uzreiz no ietekas, manā virzienā ir tāds atzars, pa kuru plūst diezgan daudz ūdens. Un galvenais, ka viņš plūst pa tādu šauru eju un ar pamatīgu straumi. Nu, tieši tas, ko man arī vajag. Labi, es domāju, ka kaut kur tur malā šim te mazajam strautam arī es bāzēšos. Uz priekšu. Vienā no maniem videoklipiem var redzēt, ka es ar savu draugu uztaisām ūdens dzirnaviņas un pagatavojam savu maltītai trusi. Nu, šodien es tik pamatīgi konstrukciju taisīt negrasos. Manī padomā uztaisīt šeit tādas pavisam nelielas ūdens dzirnaviņas un ar to palīdzību sev uzcept šašliku. Nu, protams, ka var arī vienkārši iekurināt ugunskura un pats var ik pa laikam to šašliku apgriezt. Bet, nu, ja ir tāds pamatīgs ūdens spēks, kādēļ gan to neizmantot. Labi, jāķerās pie darba. Un es domāju, ka pirmais, ar ko es sākšu, es iedzīšu vienā pusē staklīti un otrā pusē staklīti. Tālāk jau pa virsmu man būs koks, tam es montēšu klātīm ūdens lāpstiņas, nu un tam visam tad arī vajadzētu griezties. Labi. Tā, tagad man vajag atrast nesošo asi, ja tā var teikt. Nu, labi, es domāju, ka tāda stingra, taisna un sausa eglīte. Es domāju, ka būs labi. Tā, pie šitā es arī stiprināšu lāpstiņas. Lāpstiņas. Ok.
popelleri. Nu, lūk, mans popelers praktiski ir gatavs. Vēl tikai lāpstiņas jāsaliek galos. Nu, es viņu te jau rokās griežu, jūtu, nu, kad īsti nav līdz galam viņš nobalansēts. Ka ir vietas, kur ir smagāk, kur atkal ir vieglāk. Nu, redzēs, kā viņš uzvedīsies, kad es uzlikšu lāpstiņas. Labi. Nu, lūk, tāds lāpstiņas man sanāca. No mitra koka labāk plīst. Nu, tagad es viņas ar nāzi uztaisīšu pēc iespējas plānākas. Noņemšu lieko nost. Labi. Nu, lūk, kā jūs redzat, tad dzirnaviņas griežās. Nu, varbūt nav tik ļoti vienmērīgi tā griešanās, kā sākumā gribējās, taču labi jau vien ir tas, ka viņas griežās. Nu, principā man nācās noņemt pāris lāpstiņas, jo tur bija tāds disbalans neliels, kaut kur smagāk, kaut kur bija vieglāk, viņš īsti negribēja griezties. Bet, nu labi, lai viņš te griežās un pietrinās šīs te vietas, kur tā lielākā bērze ir, bet tikmēr es iešu pakaļ malkai un kurināšu te patās zemē ugunskuru, nu un cepšu savu gaļu.
Es sāk gribēties. Labi. Varu pateikt kādu nelielu padomu, ja jūs ziemā vai arī slapjā laikā grasāties kurināt ugunskuru, tad iesaku ņemt, malkai izmantot stāvus kokus. Sausus, bet stāvus kokus, jo tie nebūs slapi. Savukārt šeit, ja jūs redzat guļoši tādi koki, es tos neņēmu, jo viņi visi, kādreiz viņi arī bija sausi, jā, bet tagad Lietuvas sniegā viņi visi, tie guļošie, it kā ir viegli viņus dabūt, jā, bet viņi visi ir mitri. Tā kā, lūk, es tur otrā krastā nozāģēju pāris stāvas eglītes. Sauss, smuka malka. Labi. Lūk, ogles jau ir izveidojušās, arī mans ratiņš ir pietrīnies. Kamēr man kurās ugunskurs, tikmēr es vēl paspēju savam popelerim uztaisīt pāris upgrade'us. Te var redzēt, ka es nozāģēju vienu koku, jo viņš bija diezgan smags un bija grūti viņu celt augšā. Un tad vēl es paspēju, tam laikam, uztaisīt platāku lāpstiņu. Līdz ar to, manuprāt, es dabūju to apgriezienu tādu vienmērīgāku. Labi, jātais tagad iesma vieta. Jāuztais būs tāda neliela viltība, kā no šīs te to griezes momentu dabūt virsū uz mana iesma. Labi, spraudīšu pēc tam virsū gaļu, cepšu, un pie viena, es domāju, arī uztaisīt sev kādu siltu padzērienu. Aiziet. Lūk, šis te būs arī mans iesams. Es viņu uztaisīšu vēl nedaudz tievāk, nomizošu, un tad jau spraudīšu virsū gaļu. Kā es to griezes momentu grasos dabūt uz šī te iesma? Principā ļoti vienkārši. Tur dzirneviņām acis galā es uztaisīšu nelielu iezāģējienu. Arī šeit es uztaisīšu nelielu tā kā, šķēlumu droši vien. Un tad likšu iekšā plānu šo te šķēpeli. Tam visam vajadzētu tā kā griezties. Labi, ogles ir iet uz beigām. Lūk, principā vajadzētu pietikt. Tagad tādu pašu iegriezumu manā iesmā. Nesanāca man tik ātri visu sadarīt, cik es biju plānojis. Oglītis gājas beigām jau. Nekas, aizgāju vēl pēc malkas,
pieliku vēl malku, lai veidojās vēl. Nu, man jau daudz nevajag, tikai vienam gardam šašliku iesmiņam. Iesmiņam, jā, iesmiņam. Labi. Te man tas šķēlums uztaisīts. Tagad man viņu vajag tievāku nodrāst. Labi. Labi. Pietiks, es domāju, ka mans šašika iesums ir gatavs. Šašliks. Nu, re. Pamatīgi gabali, pamatīgs iesums. Būs labi. Gaļiņa ir mīksta, durās labi. Ir izbarinējusies. Nu, cerams, ka arī garšos lieliski. Nu labi, es domāju, ka pietiks. Smaga jau viņa. Cerams, ka tās dzirnaviņas pagriezīs. Nu, ja nē, cepšu tāpat tās. Iziet. Nu šobrīd viss notiek tā, kā tas bija arī iecerēts. Nu varbūt ogles varēja būt nedaudz vairāk, bet nu pagaidām karstums tur pietiek. Vēl nedaudz uzlikšu kādu zaļu alksnīti varbūt un būs jau labi. Gaļiņa griežās. Šīta pārēja arī strādā. Nekas tur nevērpjās, visi kārtībā. Ratiņš ir pietrīnies. Popellers griežās. Nu, principā tagad viss, kas atliek, tas ir sekot līdzi oglēm. Labi, jāaiziet vēl pakaļ nedaudz malkai un jāgaida siltas vakariņas. Gaļiņa. Tā. Zaļš alksnīts. Izskatās vienkārši. Viss tur notiek. Nu, pa pirmo. Tā, labi.
jāvāra padzēriens. Nu, principā gaļiņa jau tūlīt būs gatava. Ūdens man arī šeit ir uzvārījies. Nu, nevis uzvārījies, bet sāks tūlīt vārīties. Es domāju, ka es piemetīšu klātīm, lūk, šos te egļu zariņus. Lai man viņi tur tagad vēl izvārās, lai tas padzēriens man tur izveidojās un viss. Un ņemšu nost un ēdīšu. Žēl, ka kamera nevar iefilmēt smaržu un garšu. Nu nekas, pašiem jums jāmēģina. Nu viss. Ilgi gaidītais paēdiens ir gatavs. Labi, jāķerās klāt. Nu, pamatīgs iesms. Jā, rekāds. Labi, padzēriens arī jau ir gatavs. Ui. Kārtējā pasakainā diena mežā ir aizvadīta. Vakars jau ir klāt, jāsteidzās mājās. Nu, ko lai saka, dzirneviņš strādāja lieliski. Gaļiņi izcepās burvīgi, nu, vismaz smaržo lieliski. Kā garšo, to es arī tūlītās uzzināšu. 2 reizes satikos ar bebru, viņš te patās kaut kur pļunkšināja. Nu, labi, patiesības mirklis ir klāt. Lai gan, kāda tur patiesība, es jau zinu, kā viņa garšos. Būšu nezolīts. Iesms ir mans, un grauzīšu no turienes, kur pats izvēlējos. Un tas ir vidus. Nā. Burvīgi. Vienkārši burvīgi. Atļaušos nekautrēties no taukainās mutes. Pa pirmo.